Sveiki, zēni un meitenes! Jūs klausāties kopā ar Jēzu. Šeit mācīsimies, cik ļoti Jēzus tevi mīl un ka viss, ko tu dari, ir īpašs, ja to dari kopā ar Jēzu. Tevi sagaida kāds jauns un aizraujošs Bībeles stāsts, ko tev sagatavojis pats Dievs. Vai esi gatavs? Šobrīd skan Atverot Bībeli pirmskolas vecuma bērniem. Šis būs A gada 2. ceturkšņa Dievs ir ar mani 2. nedēļas lasījums. Sekas ir iznākums par kādu izvēli. Piemēram, ja izvēlies nepaklausīt vecākiem un augstā laikā izskrien ārā bez jakas, sekas tam būs, ka visdrīzāk tu saslimsi. Šodien lasīsim, kādas bija sekas tam, ka Jēkabs ar Rebeku apmānīja Īzāku. Esava dusmas burbuļoja un šņāca kā katls, kas pilns ar verdošu ūdeni. Viņa sirdī nebija Dieva mīlestības un piedošanas. Tā vietā Ēsava naids uzliesmoja aizvien karstāk, līdz viņš gribēja nogalināt savu jaunāko brāli Jēkabu. Rebeka zināja, ka Jēkabs nevar palikt mājās. Tas būtu pārāk bīstami. Viņam jādodas prom, nekavējoties. Tagad, mans dēls, klausi mani, Rebeka raudādama teica. Celies, bēdz pie mana brāļa Lābana uz Hāranu un paliec pie viņa kādu laiku, kamēr tava brāļa dusmas norimst. 1. Mūzus 27, 43, 44. Arī tēvs Īzāks aicināja Jēkabu pie sevis. Viņš bija domājis un lūdzis. Viņš zināja, ka Dievs visu šo laiku īpašo svētību bija plānojis dot Jēkabam. Īzāks teica, lai Jēkabs par sievu ņem sievieti no Rebekas ģimenes, kura mīlēja vienīgo patieso Dievu un ticēja viņam. Tad tēvs Īzāks deva Jēkabam pēdējo skaisto svētību. Ko Īzāks teica? Izlasīsim 1. Mūzus 28, 3. Visvarenais Dievs, lai svētī tevi, ka tu augļojies un vairojies, un lai dara tevi par lielu tautu kopu. Jēkabs apskāva savus vecākus un raudāja. Īzāks un Rebeka skumji pamāja ar roku, kad viņu dēls pazuda tālumā, nesdams līdzi tikai spieķi un somu. Lai gan Jēkabs bija izdarījis daudzas sliktas izvēles, Dievs joprojām bija ar viņu. Dievs viņu mīlēja un piedeva viņa kļūdas. Vai zināji, ka arī Dieva mīlestība pret tevi nekad nemainās, pat ja pieļauj patiešām lielas kļūdas? Mani interesē. Kādus vārdus tu teiktu Jēkabam, lai viņa iedrošinātu? Noteikti jau zini atmiņas pantu no galvas. Klausāmies Efeziešiem 4:25 vēl pēdējo reizi šonedēļ. Tāpēc atmetiet melus un runājiet patiesību. Ik viens ar savu tuvāko, jo mēs savā starpā
Beidzot metiet melus un runājiet patiesību. Ik viens ar savu tuvāko, jo mēs savās darbā esam locekļi, jo mēs savās darbā esam locekļi. Efeziešiem 4:25. Lai tev un ģimenei jauks šis sabats. Tavas grāmatiņas 18. lapusē ir stāsts par kādu mazu matu tīkliņu. Kas ir matu tīkliņš? Kāpēc tur uzzīmēta svece? Kas ar to notika? Aicinu tevi izlasīt stāstu šajā sabatā un par to uzzināt. Tagad vēl kopīgi noslēgsim svētbrīdi, lūdzot debesu Tēvu. Laiks lūgšanai. Mīļais Tēvs, es pateicos, ka Tava mīlestība ir tik liela, ka aptver mūs visus. Paldies, ka tā nekad nebeidzās. Paldies, ka Tu mūs mīli arī tad, kad kļūdamies. Tu piedod mums mūsu kļūdas un palīdz tās labot. Par to no sirds pateicos. Jēzu, Tavā vārdā. Āmen.